Es gribu paaugstinājumu, es gribu pelnīt vairāk, un es gribu level up savā dzīvē, tur, kur es esmu tagad, man neapmierina, un es gribu izaugsmi. Kā to panākt? Mani pāris huki, kas man ir palīdzējuši augt ar katru gadu un mēnesi. Es esmu uzņēmēja, un man nav priekšnieka. Man vienīgais priekšnieks tas ir mans Dievs. Un viņš ir diezgan taisns, un viņš tiešām dod nevis pēc tava nopelna, bet pēc savas mīlestības. Bet pirms viņš tavā dzīvē tev dod pēc kā kāro tavu sirds, viņš grib tavu sirdi noteikti mainīt un mainīt tavu raksturu. Un tāpēc es parunāšu tagad, es esmu vairāk kā nekad gatavojusies šim podkastam, lai iedot tev maksimāli daudz vērtības. Un tā viena lieta, kas man palīdzēja saprast, vai es vispār daru savā dzīvē pareizo virzienu, un reizēm brīnos, kāpēc nav tas vēlamākais rezultāts vai izaugsme. Piemēram, es gribu uzkačāt līmeni, lai manas reklāmas būtu vēl peļņa nesošākas. Un tad tas ir tas moments, Klau, ja tu gribi nosaukt sevi par speciālistu šajā vienā vai otrā jomā, tad uzdod sev jautājumu, kur tu velti visvairāk savu laiku. Un tad vai tu tiešām velti pietiekami daudz laika tajā, ko tu vēlēsi, lai tavā dzīvē būtu izmaiņas vai izaugsme. Ja tu meklē, jaunu darba vietu, piemēram, tad cik daudz tu esi veltījis tam laiku? Tas, kur tu esi speciālists, nosaka tas, cik daudz tu velti laiku šai jomai. Jo mēs meklējam katrs savā darba vietiņā tieši speciālistu. Mēs nemeklējam vienkārši ieklīdušu cilvēku, kurš vēlās nostrādāt kaut kādas savas darba stundas un doties projām. Mēs tiešām meklējam speciālistu. Tev var likties, bet es īsti, es jau savā darbiņā daru 1, 2, 3, 10 lietu, kā lai es saprotu, vai tiešām es varu saukt sevi par speciālu šajā jomā. Tas, kur tu velti visvairāk laika, tajā jomā tu esi speciālists. Ja tu tērē scrollojot rīlu centākās stundas un rakstot komentāru un ložņājot sociālajos tīklos, tad tā ir tava specialitāte. Ja es veltu daudz laika komunicējot ar cilvēkiem, tad tā ir mana specialitāte. Un reizēm, ja tas īstenībā nav tas, kur es eju, vai tas nav tas īstenībā, ko es vēlos darīt, tad kāpēc es tam veltu daudz laika? Uzdod sev jautājumu, kas ir tas, uz ko tu ej, par ko tu sapņo šajā dzīves periodā, vai tieši šodienā. Un uzdod sev laiku, vai tu tam velti pietiekami daudz savas enerģijas. Varbūt tu viņu tērē īstenībā ne tur, uz kurien tu vēlies doties. Jo mēs darbā nevienā nesaņemam par mūsu entākajām nosēdētajām stundām. Mēs saņemam par savu profesionalitāti. Manas meitenes darbā vienmēr gūs panākumus un karjeras kāpnes tikai tajā momentā, kad viņas būs vērtīgas, nevis nosēdējušas entākās darba stundas. Un katra no meitenēm, kur ir ieguldījusies vairāk no sevis, viņai vienmēr būs iespēja augt. Un viņi būs nākamajā sarakstā, tajā brīdī, kad parādīsies jauns projekts, jauna iespēja mums kā uzņēmumam. Mēs vienmēr izvērtēsim līderus. Kā tu vari saprast, vai es esmu līderis? Un īstenībā 3 lietas, kas tev palīdzēs pelnīt vairāk. Numur 1 tās ir saskarsmes prasmes. Kā tu vispār proti komunicēt? Jo tu pārdod sevi, kā tu māki komunicēt ar savu priekšnieku, ar savu kolēģi, ar savu klientu, vai tu vispār to proti? Ir ļoti daudz eksemplāri cilvēki, kuri pat nemāk komunicēt. Un tā ir problēma, jo kā tavs priekšnieks, tavs kolēģis, tavs klients uzzinās, kas ir tas, ko tu vēlies, ja tu nerunā vai tu nemāk izteikt savu domu. Ļoti bieži man ir bijis tā, ja es to zinātu, es tev jau sen būtu piedāvājusi. Es jau nezināju. Mums vakar bija viena saruna ar mēdīju komandas meitenēm, un viena meitene pateica, Klau, es tik ļoti gribētu iemācīties reklāmas montēt. Un mēs tā ar visu komandu tā, ja es to būtu zinājusi ātrāk. Iedomājies, protams, mēs jau tev būtu sen visu iemācījuši, vienkārši tā darba skrējiens un visiem tā ikdiena ir, ka mēs nevaram ieurpties tavā sirdī un padomāt, kas ir tas, par ko tu domā. Varbūt tev riebis šis darbs un tu gribi ātrāk no viņa doties projām, nevis uzņemties vēl kādu atbildību, lai kļūtu vēl profesionālāk. Otra lieta, tev ir jākļūst par profesionāli šajā jomā, ko tu dari. Jo mēs maksājam par to, cik ruds tu esi. Ja tu paņem, piemēram, uz paplātes ķirurgu un vienkārši ģimenes ārstu, un kā tev liekas, kurš no viņiem saņem vairāk? Protams, ka ķirurgs. Kāpēc? Jo viņš savās zināšanās un savās apmācībās ir ieguldījis krietni vairāk naudu un savu laiku, un viņš tajā ir skolojis, viņš tajā ir profesionāls. Savukārt, ģimenes ārsts nav tik daudz tērējis laiku uz to. Protams, kad viens pelnīs vienu X summu, otrs pelnīs krietni mazāk. Ja? Līdz ar to šeit ir jautājums, vai tu esi gatavs ieguldīties tajā, lai tu tiešām uzpucētu ķēdes. Un kā jums liekas, kāpēc cilvēki no manis ir gatavi pirkt par entākajiem 1000 reklāmu, kuru īstenībā es pat nepārdodu? Nerakstiet man. Ja? Es neiesaistos tajā, kas man nepatīk, es turos pie savām vērtībām, bet
runa iet par to, ka tāpēc, kad viņi zina, ka esmu profesionāli šajā jomā, kāpēc es to vienkārši daru entākos gadus. Un man cilvēki uzstāsta, kāpēc, jo viņi zina, ka es sūdu neieteikšanu, esmu patiesa. Bet esmu gatava un ļoti daudz ko reklamēju par brīvu, ja man patīk. Un tā ir mana sāls. Jā. Un trešais punkts - līdera veidošanas prasmes. Līdera veidošanas prasmes. Mēs nejūsmojam par viduvējniekiem, mēs jūsmojam par līderiem, par pirmās vietas ieguvējiem, par spēcīgiem cilvēkiem. Kāpēc, ja mēs viņiem gribam līdzināties, kāpēc tas nav viegli? Un zini, kāpēc tas nav viegli? Jo tas no tevis vienmēr paprasīs gūt panākumus, gūt darba rezultātu, nav svarīgi, kā tu jūties. Manā uztverē līderis ir tas cilvēks, kurš nekad neizrāda to, ka viņam ir smagi, ka viņam ir grūti, ka viņam šodien sāp galva, viņam šodien ir mēnešais, viņa pameta puisis, man nav naudas un nemitīga čīkstēšana. Tas nekad nebūs līderis. Vai tu no līdera esi dzirdējis kaut ko šādu? Kāpēc? Jo mūsu katra diena jau piemīt ar šādām čīkstēšanām. Tas, ka es jums nečīkstu, nenozīmē, ka man tas nav. Bet es katru dienu atnākšu uz darbu, enerģijas pilna, viss ir brīnišķīgi, es tikšu un ar visu galā, es izdarīšu vairāk nekā man vajag. Ja tev vajag man palīdzību, es esmu šeit patās. Tas ir līderis, tas ir tas, kurš velk to vagonu. Es izdomāšu ideju, un tad, kad ir problēma, es atradīšu viņam risinājumu. Kad man meitene saka, Klāvis nevarēja izdarīt, jo man nesūtījās materiāls. Ok, samazini šo materiālu, nosūti. Jā, bet kapkats neņem pretī. Ok, pārlādē kapkatu, izdara to vēlreiz. Ok, bet izslēdz telefonu, ieslēdz, pamēģini vēlreiz. Ir tik daudz izējas. Nav, es nevaru, nav, man nesenāk. Ir vienkārši tava vēlme atrast risinājumu pat tur, kur viņa nav. Ok, pat ja telefons ir dēd, viņš ir izlādējies. Ok, paņem otru darba telefonu un sākam domāt, ko mēs varam izdarīt lietas labā tajā laikā, kamēr mēs šķinīsim šo telefonu. Bet mēs izdarīsim savu darbu un mēs aiziesim uz rezultātu. Un tas ir līderis manās acīs. Tā kā uzdod sev jautājumu, vai tu čīksti tajā brīdī, kad tev ir viss slikti. Un manā darbā vienmēr līdera pozīciju ieņem tas cilvēks, kurš māk atrisināt un tikt galā ne tikai ar savām problēmām, bet māk uzņemties arī citu problēmas. Un tam nav radīts kurš katrs. Bet šīs ir 3 lietas, kuras man ir palīdzējušas gūt vairāk peļņu, vairāk atpazīstamības, un, protams, būt par līderim un kāpt pa savām karjeras kāpnēm vienmēr uz augšu. Un, ja mēs pateiksim par to, ka, ok, Vēlīne, tev nav bailes, vai tu kādreiz neizjūti bailes, vai jebkurā gadījumā, ka, tu jau arī esi cilvēks un tu nevari vienkārši maukt vienā aršanā, es teikšu godīgi, man ir viena brīnišķīga frāze, ko es dzirdēju pēdējā laikā – baidies padirst savu dzīvi. Lai vienīgās tavas bailes būtu padirst savu dzīvi. Bailes, ko padomās, bailes vai pateiks jā, bail vai piekritīs manam viedoklim, bail. Man arī ir bail, ok, vienīgās bailes man ir īstenībā noslīdēt zemāk nekā es esmu tagad. Manā uzturē tā ir padirst manu dzīvi. Padirst to, ko es ticu, ka Dievs ir ielicis manā sirdī, un es negribu, lai bailes ir tas mans šķērslis. Un pēdējā lieta, ko es gribu ļoti, ļoti spēcīgi pavērt vaļā, es ļoti bieži sev pieķeru pie domas, ka es savus mājas slauku, tā kā, es nezinu, un tā man šī rakstura īpašība man jau piemīt visu laiku. Es esmu tik pateicīga par savu dzīvokli, un esmu tik ļoti pateicīga par savu mašīnu, esmu tik ļoti pateicīga par savām drēbēm, kas man ir, par vispār, par leduskapi katru reizi, kad es atveru vaļā un redzu, ka tur ir tik daudz ēdienas. Es izturos par to, kā par dārgakmeni, man sāp sirds, ja man ir jāizmet ēdienas ārā. Tās tādas mazas lietas, kurās sev pieķer pie domas, paldies tev, Dievs, paldies tev, Dievs, paldies tev, Dievs. Tev Dievs neuzcēs nekad neko vairāk, nekādu lielāku amatu, ja tu neesi pateicīgi par to, kas tev jau ir, un tu neizturies ar cieņu pret to, kas tev jau ir. Tas ir likums. Manā dzīvē tas ir reāli strādājošs likums. Kā es izturos par to sabiedrību, kas jau man tagad seko? Kā es izturos pret tiem klientiem, kas man jau ir? Kā es izturos pret darbinieku un kolēģi to, kas man jau ir dots? Pret amatu, kas tev ir uzticēts? Pret vīru, kurš tev ir dots? Ja tu vēlies, lai tevi kāds iesaka, lai par tevi aizliek kāds labu vārdu, lai tu kļūtu, un šīs man bija kā ar nāzi pa sirdi, jo es pēdējā laikā to nepiekopju, kaut kādas manas ambīcijas, kaut kāda man tarkana galvā, pie kā es ļoti gribu strādāt, un es mainīšos, es apsolu. Šis ir tas moments, ko es pasaku šeit, kameras priekšā, es mainīšos un es būšu
pilnīgi citādāka, es strādāšu pie tā, es tam pievērsīšu uzmanību savā dzīvē. Ja tu gribi, lai tevi kāds iesaka, lai par tevi aizliek labu vārdu, un lai citu acīs tu esi līderis, sāc sēt to citu dzīvē. Es sākšu aizlikt labu vārdu, es uztaisīšu reklāmu. Vienkārši tāpat vien. Es iedošu savu atsauci, negaidot neko pretī. Es izteikšos par cilvēkiem tā, kā es domāju, aiz labas sirds. Cik bieži mēs nepasakam, tāpēc, ka man kaut ko tādu teikt. Ko tu sēsi, to tu pļausi. Ja tu sēsi sirsnīgu atdevi pret klientiem, viņi sirsnīgi pateiksies tev pretī. Jo vienkārši man tā pozīcija, es būšu tagad ļoti atklāta. Sociālajos tīklos ir, ka esmu pieradusi, ka viss no manis gaida reklāmu. Praktiski, ja man kāds kaut ko uzraksta vai piedāvā, tikai tam dēļ, ka kādam vajag no manis reklāmu. Tā, ka tiešām kādam interesē Elīna Dirksona vai tiešām viņas viedoklis, tas ir mums vajag praktiski tikai reklāmu. Un kas ir tikai normāli, jo skaidra lieta mums jau kaut kur ir kādam jāsamaksā, lai par mums kāds kaut ko uzzinātu. Es to ļoti labi saprotu. Bet tajā pašā brīdī man ir ļoti bieži arī savs ego ieslēdzās, ka es negribu dot atsauci, lai cik rūts nebūtu tas produkts vai cik ļoti man viņš nepatīk, un kāpēc man jātaisa reklāma, kas man par to būs. Un, ziniet, tas viss tā kā, jo tev vairāk tiek dots, jo tu vairāk atļaujies šādas domas ielaist savā sirdī. Un es šorīt sēdēju, man tā bija kā atklāsme, wow, cik īstenībā Elīna iekšā tevī varbūt arī ir šāds, kāpēc man tas ir. Un man bija tāds kauns uzreiz paķērās, kā es varu tā domāt, kā es varu ielaist tādas domas, bet šis jau man ir diezgan ilgu periodu, un tāpēc es īpaši tagad mācīšos dalīties vienkārši tāpat vien, vairāk ieteikt kādu citu, vairāk aizlikt labu vārdu, ja es tā tiešām domāju, ja tas tiešām ir mans viedoklis, ja es tiešām nopirku kaut kādu labu lietu, nav svarīgi, tas nav vēl Indija, bet es kaut kur citur paņēmu kādu citu pakalpojumu, dalies, dod, ko sēsi, to tu pļausi. Man patikās šī argumenta pilnīgi cits spektrs, ko es pilnīgi citādāk pateikt šī frāze, ja tu iesēji, tu novāksi ražu. Ja tu esi iesējusi, tu 100% novāksi ražu. Paklausies manī vēlreiz. Ja tu esi iesējusi, tu 100% novāksi ražu. Bet tagad ir pretjautājums. Ko tu esi iesējusi? Ko tu esi iesējusi? Un es īstenībā aizvien vairāk un vairāk saprotu, ka bez kontaktiem, bez iespējas, bez cilvēku labvēlības, bez daudz dažādiem kontaktiem ir baigi grūti lielā uzņēmējdarbībā, tā arī mazā. Visur ir vajadzīgas komunikācijas, un es to tik ļoti mācos, jo kaut kādā brīdī man bija tāds tā kā eža apvalciņš uzlikts, kad es biju tā pieradusi gan pie heita, gan pie viss, kad īstenībā nav tā, ka man ir šausmīgi liels fanu loks, ja es vienkārši to tik ļoti nejūtu tajā brīdī, kad vajadzēja palīdzību. Kad tiešām bija vajadzīga kontakti, jo mēs visur rāvāmies paši. Tas ezīts bija tāds, ka bija jāiemācās viņš vienkārši izslēgt. Un tāpēc bija izveidojis man tāds bunkurīts, kurā es vienkārši maucu. Tā kā tavs sūds nevienam neinteresē, tavs biznes nevienam neinteresē, tev pašam ir jācīnās. Un tagad es cenšos tās važas mest malā un vienkārši mācēt pieņemt un mācēt dot arī tālāk. Jo tā ir liela veiksme šādā formātā attīstīties. Ļoti ceru, ka tev šis podcasts bija vērtīgs. Šie ir mani pamatprincipi, kas man palīdzējuši krietni vairāk nopelnīt, bet tas vēl nav viss. Es noteikti turpināšu, jo mēs katrs gribam izaugsmi. Ja ne šādu, tad noteikti savā statusā, noteikti sevis paša izaugsmē, un es esmu par to, lai tu augtu, nevis stāvētu un sarūsētu.